Patīk visiem bērniem tā grāmatiņa, ka es šodien nevarēju nevienu atrast, nevienu nebija uz vietas viedokļa kā. Viss ir mājās pie bērniem. Nu, tad es tā domāju, ka arī jūs varbūt to paskatu zinat. Bet man kādreiz viņa ļoti, ļoti patika. Un ieraugot šos 3 siventiņus, es domāju, ka es mēģināšu atcerēties viņu un jums izstāstīt. Vai jūs zinat, kā sauc siventiņus? Jā, nif, nifs, nuf, nufs un naf, nafs. Dzīvoja kādreiz 3 siventiņi. Vasarā viņi vispirms viņi vasarā priecīgi skraidīja pa pļāvām, pa tīrumiem, atrada kādu zālīti, ko pagraust, kādu saknīti, saulītē pasildījās, lietus laikā pavācījās dubļos, vasarā viņiem bija ļoti jauki. Bet vasara jau lēnām paiet, un tuvojoties rudenim, kas notiek? Tuvojoties rudenim, sāk pūst vējš, kā pūš vējš. Paliek laiks augstāks, biežāk līs, un no meža biezokņiem uz mežmalu nāk ārā arī lielais vilks. Tad nu vairs mazajiem siventiņiem ar rupšķēšanu vien nepietiek, var jau rupšķēt. Bet tojoties ziemai, viņi domāja, ka jāsāk ir celt mājiņu. Nafs bija vispamatīgākais. Viņš rūpīgi meža malā savēla akmeņus un sāka celt lielu akmens māju. Viņam negāja ātri, viņam bija darba daudz, bet mazie brālīši, nif, nifs un nuf, nufs, tajā laikā vēl tikai skraidīja saulītē, nebaidījās ne no ziemas, ne no rudens, ne no vilka, un tikai lēkāja un daudzījās, un smējās par lielo brāli, kas tik rūpīgi ceļ savu māju. Tad, kad palika pavisam augsts, tad arī vidējais no brālīšiem, nufs, ātri saslēja dēļu būdu, lai būtu kur patvērties no vēja, bet mazākais vēl turpināja priecīgi skraidīt pa pļavām. Pavisam pirms paša ziemas augstuma, jau ar pirmo sniegu, arī viņš ātri saslēja salmu būdiņu, lai nu gluži sniegs uz galvas nekrīt, lai lietus uz galvas nelīs. Un tā viņi domāja ziemu pavadīt. Ziemā, kad sastiga viņi ir sniegu no meža biezokņa, meklēt kādu vieglāku medījumu, iznāca vilks. Kā gaudoja vilks? Vilks nāca tuvāk mežmalā, ko viņš sajūt garda sivēnu smarža. Bet sivēni paslēpās savās mājās. Nafs savā ķieģeļu mājā, nufs savā dēļu būdā un nifs savā salmu būdiņā. Kad vilks iznāca no meža un ieraudzīja mazo salmu būdiņu, kurā viņš sauda siventiņu, viņam bija pilnīgi jāsmējās vilka smiekliem. Ho, ho, ho! Ar vienu pūtienu, pūšam viss kā vilks. Salmu būdiņa aizlidoja pa gaisu, un mazais siventiņš bailēs pik, 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 pik. Knapi paguva izmukt no vilka nagiem. Viņš aizskrēja pie brālīša nufa. Nuf, palīdzi, lūdzu, palīdzi. Vilks grib mani apēst, ielaid mani savā mājā. Nufs palīdzēja. Abi divi viņi saspiedās dēļu būdiņā, bet tad jau arī vilks bija klāt. Vai vilkam lielas grūtības sagādāja dēļu būdiņas nojaukšana? Nē! Vilks vēlreiz dziļi ievilka elpu un pūta. Dēļi nobrakšķēji sakustējās, vēl nesabruka. Vilks ievilka elpu vēlreiz. Nu jau dēļi sakustējās vēl vairāk, sāka gāzties un pie trešā pūtiena. Dēļu būdiņa sabruka, un nu jau kliegdams, spiegdams,
muka projām 2 sivēni. Viņi skrēja, ko mazās kājiņas nesa. Viņu sirsniņas sita bailēs strauji. Aiz muguras viņiem jau dvašoja vilks ar savu smago karsto elpu. Kur viņi skries? Kur muks? Kur paslēpsies? Māmiņas būdā. Pie vecākā brālīša jāpie nafa, viņa ķieģeļu un akmeņu mājā. Pēdējā brīdī paguva viņi nogurušām kājām trīcoši ieskriet un paslēpties nafa būdiņā. Nu viņiem nemaz vairs nenāca smiekli par vecāko brāli, kurš visu vasaru bija cītīgi strādājis. Nu viņi redzēja, kā ir, kad ziemā nav kur paslēpties no vilka. Jā, bet vilks jau bija klāt. Vilks aiz būdiņas durvīm apsēdās un dusmīgi gaudoja. Nāciet ārā, dodaties paši man rokās, citādi es arī jūsu mājiņu sagāzīšu. Nebija man grūti salmu būdiņu sajaukt, nebija man grūti dēļu mājiņu izjaukt. Sagāzīšu arī šo, bet siventiņi kopā saspiedušies, vēl iekurināja krāsnī malu, siltumā sēdēja, nobijušies gan. Ir diezgan droši, ka šī mājiņa izturēs. Un, protams, izmēģinājās vilks gan pūst, gan sist ar ķepām pie durvīm, gan ar 2 ķepām, gan ar visām 4 kājām. Durvis pat neieliecās. Tad pēkšņi vilks palika klus. Viss palika klus. Kur palika vilks? Vilks kaut ko izdomāja. Viņš ieraudzīja, ka no mājas skursteņa veļās dūmi. Tātad skursteņs ir vaļā. Varbūt var iekļūt pie sivēkļa iekšā pa skursteni un klusītiņām vilks rāpās uz mājas jumta. Sāka gan skanēt viņa kārķetu nagi pret mājiņas sienām, pret jumtu. Tad, kad viņš uzvākās, paskatījās par skursteņu caurumu iekšā, viņš tik redzēja tur gaismas atspīdumi. Bet, kad vilks mēģināja ielīst pa skursteni iekšā mājiņā, kas notika? Viņam apdega dibens uz uguns, labi, ka siventiņi paguva atraut mājiņas durvis vaļā, lai vilks ar visu apsvilušo asti izmūk ārā un iemūk mežā iekšā. No tām dienas siventiņi visu ziemu draudzīgi dzīvoja vecākā brālīša namiņā un vilks, kur palika vilks? Vilks mežā ārstēja savu apdegušo asti un vairāk pie siventiņiem nenāk.